Dažādības pieņemšana uzņēmumā ļoti praktiski iemesli. Pirmkārt, mēs katrs skatāmies uz pasauli ar personisko prizmu, vērtībām, mūsu uzskatiem, mūsu normām, kas mums ir nozīmīgas. Un to ir veidojuši ļoti daudzi apstākļi. Gan mūsu izglītība, vieta, kur mēs esam auguši, cilvēki, kas ir bijuši mums apkārt un notikumi. Dažādība uzņēmumā var palīdzēt šo labāk izprast, iepazīt un ļaut katram no mums justies iekļaujošam, justies droši, lai katrs darbinieks var būt viņš pats. Tas arī ir par to, ka mēs varam iemācīties labāk ieraudzīt to, kur mēs esam atšķirīgi un izmantot šīs atšķirības mūsu turpmākai izaugsmai un ieguvumiem. Swedbank Latvijā mēs ļoti labi zinām, ka mūsu klienti ir ļoti dažādi cilvēki, un mēs vēlamies viņus spoguļot, būt tikpat dažādi, lai labāk izprast, būt tuvāk un piedāvāt labākus pakalpojumus un produktus. Bieži uzņēmumos strādā cilvēki ilgstoši. Rūpēties par dažādību var veicināt gan pārmaiņas, gan inovāciju, gan arī veicināt biznesa ilgtspēju. Galvenais ir atcerēties, ka dažādība un iekļaušana nav viena cilvēka vai vienas komandas atbildība. Tas ir katra darbinieka un visas organizācijas ieguldījums un iesaiste. Sākotnējo rāmi vienmēr ir noteikusi mūsu grupa, un arī šobrīd grupa palīdz virzīties uz tiem vienotiem mērķiem. Tomēr jau kopš pašiem sākumiem mēs esam sapratuši, ka katrai valstī būs sava situācija. Mums ir savs vēsturiskais fons, politiskie notikumi, sabiedriskie uzskati vai aspekti, un līdz ar to darbojoties šajā jomā ir ļoti svarīgi ņemt to visu vērā. Swedbank Latvijā vienmēr esam gājuši caur biznesa prizmu, skatoties uz dažādību un iekļaušanu. Nevis darīt darīšanas pēc, bet saprast dziļāku jēgu, saprast, kāpēc mēs to gribam darīt, ko tas mums dos, ko mēs varbūt zaudēsim un kāds būs ieguvums gan mums, gan iespējams arī sabiedrībai. Tāpēc svarīgākās aktivitātes, kā dažādības veicināšana komandās un līdztiesīgs atalgojums par līdzvērtīgu darbu, ir tik tiešām daudzu gadu mērķtiecīgs un rūpīgs darbs. Paralēli tam vienmēr ir gājusi mācīšanās, izpratnes veidošana, izzināšana, ko nozīmē stereotipi, kā viņi mūs ietekmē, un tas mums vienmēr ir devis papildu stimulu izprast, kā mēs vēlamies darboties šajā jomā. Mazie projekti ir vēl viens veids, kā mēs veidojam savu nostāju dažādības un iekļaušanas jautājumos, mācoties no tiem un izzinot kaut ko jaunu. Un nav svarīgi, vai mēs runājam par to, ka mēs veidojam paplašinātais ģimenes konceptu mūsu kolēģiem pasākumos vai par disleksiju runājot plašākā sabiedrībā. No tā mēs esam vienmēr mācījušies, izveidojuši savu nostāju, kā mēs vēlamies ar šo jautājumu strādāt un kā varam veidot iekļaujošāku vidi. Par sasniegumiem mēs varam runāt ļoti dažādos veidos. Un Swedbank mēs esam to darījuši gan caur lieliem projektiem, kas ļauj mums mācīties, izglītoties un izzināt jaunas lietas. Kā piemēram, darbiniekiem mēs esam rīkojuši dažādības simulātoru, ļaujot kaut vai uz mirklīt iejusties to cilvēku dzīvē, kas izjūt kaut kādas veselības izaicinājumus savā dzīvē, un tie ir neredzami citiem. Šādā veidā mēs esam runājuši par empātiju, par iejūtību un par to, kā veidot iekļaujošu komunikāciju vienam ar otru. Tas arī ir par mūsu lēmumu pieņemt kolēģi ar bēgļu statusu no Sīrijas bez valodas zināšanām. Tas bija moments, kad mācījāmies mēs kopā augām, un bankai bija iespēja paskatīties uz sevi no malas, izzināt procesus, kuri varbūt jau ir ļoti sen iegājušies, bet viņus būtu jāpārskata un jāmēģina veidot citādāk vai elastīgāk. Tas ir arī par to, kad pirmo reizi izlēmām skaļi atbalstīt un piedalīties Pride aktivitātēs. Mēs zinājām, ka saņemsim visdažādākās atsauksmes un dažādākos viedokļus. Tomēr tas, kā esam strādājuši ar šo jomu un daudzus gadus arī izglītojušies, ļauj mums saprast, kā tā izdarīt, un arī saprast, ka mums cieņpilni jāizturās vienam pret otru neatkarīgi no viedokļiem. Tomēr es uzskatu, ka svarīgākie sasniegumi dažādības un iekļaušanas jomā ir saistīti ar darbiniekiem. Ja kāds maina savu strikto viedokli vai aizdomājas, kā dažādība un iekļaušana ietekmē viņu pašu apkārtējos kolēģus, sabiedrību, vai izdomā, kā dažādība un iekļaušana vai arī līdztiesības jautājums iekļaut savā darbā vai projektos, tas ir vislielākais sasniegums, ko var sagaidīt, jo šādā veidā mēs veidojam tik tiešām iekļaujošu vidi.